Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien savā video es pastāstīšu, kā tad man veicās ar džemperu adīšanu un ko esmu nolēmusi darīt ar dziju atlikumiem. Es domāju, ka jebkur adītāji zina, kā tas ir, kad mēs pabeidzam adīt kārtējo darbu un nedaudz dzijas paliek pāri, jo reti, kad mēs varam tik precīzi aprēķināt, ka ne grams nepaliek pāri. Iepriekšējos gadus es savus dziju atlikumus atdevu manai dzīvesvietai tuvākajā bērndārzā un mākslas skolā. Pagājušo gadu es nolēmu, ka pat izadīšu šo te dziju un veidošu tādu zeķu kolekciju ar nosaukumu Vecmāmiņas zeķise. Vairākus pārus nodīju, taču, diemžēl, nevienu zeķu pāri man nenopirka. Un šogad es nolēmu, ka šo dziju atdošu tuvākajā pansionātā, jo bija pārliecināta, ka pansionātos dzīvo daudz sievas, kurām patīk adīta. Kad sazvanījos ar direktori pansionāta, bija ļoti pārsteigta, ka pansionātā dzīvo tikai viena sieva, kura ada. Tad pārskatīju savus dziju krājumus un šo dziju nolēmu uzdāvināt šai vienīgai adītājai, kur dzīvo pansionātā. Klāt vēl pieliku adāmadats zeķu adīšanai. Un tātad šādi izskatās mans dziju dāvinājums šai čaklajai sievai, lai viņai tiešām veicās zeķu un ne tikai zeķu adīšanā. Un tā parādīšu un pastāstīšu par savu jauno darbu, kur esmu sākusi adīt par džemperi mežģīņa rakstā vai mežģīņa adījumā, kā nu pareizi jāsaka. Šo džemperi es jau rādīju iepriekšējā video, bet toreiz bija nodīta apmēram kā 10 cm. Tagad jau esmu mazliet vairāk pavirzījusies, pādījusi. Tātad džemperi adu no Drops Belle dzijas ar brīnišķīgu dzijas sastāvu. Šeit sastāvā ir tātad 53% kokvilna, 33% viskoza un 14% lince, 50 gramīgas ficītes, un šī te dzeltenā krāsa ir numur 0,4. Man ļoti patīk šīs te Drops Belle dzijas krāsas. Dzijas ir krāsainas, bet nav tādas spilgtas, tādas nedaudz tādas tā kā dūmakainas. Kamerā droši vien to īsti nevar redzēt, bet, ja mēs tā tuvāk paskatāmies, tad dzija ir tā kā nedaudz melanžēta, tāds pelēcīgs, tāds diedziņš pietīts klāt izskatās. Tas nav it kā pelēks, bet dažādi toņi, teiksim, šīm te dzeltenajai krāsai ir. Es pieļauju, ka tas ir no tā, ka dzijas sastāvā ir lins, un tad tā krāsa neizskatās tik spilgta. Tātad, dzeltenā krāsa, no dzeltenās krāsas es adu pirmo reizi, un sev es vispār pat neatceros dzelteno krāsu savā gardrobē, kad būtu valkājis kaut kad ļoti, ļoti sen man ir bijis kaut kas dzeltenā krāsā. Tātad, bet kāpēc nepamēģināt, paskatīsimies, kā man piestāvēja šī te dzeltenā krāsa un vispār šis te džempers mežģīņa rakstā. Atzīstos, šis ir mans otrais darbs vispār, kuru es adu šādā te mežģīņa adījumā. Atradīšu foto, parādīšu jaku, kur pirms pāris gadiem adīju sev, un tas arī ir viss. Vēl esmu to caurovīlu adījis, bet tā visu darbu tādā mežģīņa adījumā neesmu arī adījusi, jo vēl pirms pāris gadiem es teicu, ka man nepatīk adīt šos te mežģīņa adījumus, ka tas nav mans stils, bet dzīvē viss mainās. Tieši tāpatās es agrāk teicu par adītajām zeķēm, un zeķis ir man aizgājuši, kas saka, tādā topā, varu adīt visu laiku, un neizslēdzu tādu domu, ka arī šie te mežģīņa adījumi man ar laiku iepatiksies, un varbūt adīšu tāpat kā zeķis no rīta līdz vakaram. Tātad šis te raksts atradu es interneta dzīlēs. Šo te rakstu. Raksts ir patiesībā ļoti vienkāršs, sastāv no 12 valdziņiem, raports, kā pieņemts teikt, no 12 valdziņiem veidojās šis te raksts un no 11 kārtām. Tā kā nekas sarežģīts. Tad, kad sāku tikko adīt, man likās, ak, Dievs, kā es vispār to varēšu izadīt. Tagad varu šo te rakstu adīt, man vispār nevajag pat skatīties aprakstā, es jau zinu no galvas, kur kas jāada. Un izskatās šādi. Tātad
Tātad džemperi es adu pati sev. Nu, šis nebūs tāds oversize, bet nebūs arī, protams, pieguļošs džempers, jo šis ir tāds vasaras sezonā valkājams apģērba gabals būs, ja nekas pieguļošs. Un tātad adu sev izmērs arī būs apmēram XL vai XXL. Apmēram uz tādu izmēru es sev vadu. Tātad vēlreiz par šo dziju drops belle ražotājs mums saka, ka ir jāada ar adatām numur 4, kur bija rakstīts, jā, šeit numur 4, taču tā kā es adu mežģīņa rakstu, es nolēmu, ka tomēr jāņem nedaudz mazāks numurs, un man ir adats ar numuru 3,5. Man tātad šis būs šūtais darbs, atsevišķi adu priekšpusi, atsevišķi adu mugurpusi, šī man ir mugurpusi, ko es adu. Tātad šūtais darbs, un man ir 137 valdziņi uzmesti. Tātad viens raports ir 12 valdziņi, un plus man vēl katrā malā ir, vienā malā man ir tātad plus vēl 12 papildus valdziņi, ja tie būs tā kā vīle, kad es šūšu. Un rindas sākumā, kārtas sākumā man ir 3 valdziņi, jo ir rindas sākumā ir jāpiemet klāt, jāuzmet viens valdziņš vairāk, lai simetriski veidotos raksts. Tātad kopā man pavisam 137 valdziņi. Un tātad šis džemperis būs šūtais darbs, šūce, priekšpus, mugurpus atsevišķi un piedurknis atsevišķi. Šeit esmu un džemperim būs šī te nolaidanā plecu daļa slīpā, pagarinātā plecu daļa, tā laikam pareizi jāsaka ir. Tātad šeit esmu sākusi, tur, kur rokriņas mums veidosies, šoreiz paeksperimentējuši, ja parasti es adu taisni šo te daļu, tad šoreiz nolēmu šeit veidot tādu paplatinājumu, pieaudzēju valdziņus klāte, šī jau tā kā sanāk piedurknes daļa, jā, un vēl kādi 5 centimetri apmēram jānoada, un tad varēšu sākt veidot šo te plecu slīpumu, ja, ar nepabeigtajām rindām adīte, lai veidojās slīpums, tā piedurkni labāk un vispār džempers labāk izskatīsies. Un pēc tam jau adīšu priekšpusi, priekšdaļu, plecu daļā valdziņus savienošu, sādīšu kopā, un tad šeit gar šo te līniju uzņemšu jau piedurknes valdziņus un adīšu. Jā, ja es adīšu piedurkni papli, tad man droši vien būs jāpaņem citu numuru adats, jo mainās uzreiz adīšanas tas blīvums. Bet, labi, paskatīšos, kā tas viss sanāks. Varbūt pat adīšu piedurknes atsevišķi un pēc tam iešūšu. Jo es īsti nezinu, kā man veiksies, ja būs jāada papli mežģīņa adījums, kā tas izskatīsies. Jāpadomā vēl. Jāpadomā, kā tas viss būs. Tātad, tik daudz esmu nodījusi. Jā, tātad šī te drops belle dzija ir 50 gramīgās ficītēs, un man tagad adās, manuprāt, 4. ficīte jau. Tātad šeit sāku adīt, šeit ir 50 grami izadīti, jā, tātad šeit ir pievienoju dziju. Tad šeit otrais jau pievienoju, gandrīz tad, kad sāku veidot šo te pieaudzēt valdziņus piedurknē. Tātad šeit ir otrā ficīte jau, tātad šeit ir 100 gramu man nodīt līdz piedurknē, jā, rokriņķim tā. Un tad šeit pievienoju 3. ficīti. Tātad pieļauju, ka mugurpusē man apmēram būs vajadzīgi 200 grami. Dzijas priekšpusē nedaudz mazāk, jo kaklis griezums, tad piedurknēm. Piedurknes nebūs garas, nedaudz pāri elkonim, jo šis darbs būs apģērba gabals, darbs būs tāds vasarā valkāšu un garās piedurknes es tomēr nevēlos. Tā pagaidām izskatās mans adītais džemperis.